Čau, es esmu Edžus, kādu laiku nebija licis video, tikai tāpēc, ka man roka bija satraumēta. Bet nu viss kārtībā un ir jauna epizode. Un šodien es devos Zviedrijas ielās apstīties, kā zviedri cilvēki saprot latviešu valodu. Tad nu skatieties. Sveiki, es esmu Edžus. Tomas. Tomas? Lina. Lina. Ok, labi, es jums parādīšu triku. Sākumā paņem lūdzu vienu kārti, jebkuru kārti. Yes! Nē, tu vari ņemt jebkuru ņemt. Jā, jebkuru. Jā, parādi viņiem, parādi kamerai. Jā, kamerai. Jā. Un tagad es šo kārti nolikšu kavas augšā, jā? Un tagad mēģināšu viņu atrast. Re, kur ir? Atrad. Ielikšu to kārti kaut kur pa vidu, jā? Redzēt, kaut kur vidū, jā? Tagad paņem lūdzu, pārbaud šo gumiju. Paņem, jā? Pārbaud, jā, kārtīgi, ka tur nav nekāda caurumi, nekas tāds. Jā? Viss kārtībā? Jā? Viss kārtībā, jā? Tagad paņem lūdzu un pārcel kārtis tā kā šitā te uz pusītēm. Pārcel. Jā. Jā, ļoti labi. Paņem šīs un skaties. Jā, tagad es uzlikšu gumiju šādi te uz kārtību un uztaisīšu šādu te pozīciju, labi? Tagad noliec šādi te rokas, ja? Vo, jā. Un tagad skaties, ja? Nekas. Es vienu noķēru. Noķēru vienu kārti. Tā, jūs Ok, paldies. Ok, thank you very much. Thank you. Okay, have a good day. Burvju mākslinieka dēls pieeja pie tēva un prasa: Tēti, kas tu būsi, kad izaugs liels? Tiekamies jaunadēļ!